varētu teikt, rudens kā rudens. Ja puķis vēl joprojām neziedētu, viss nebūtu zaļš, jo ir 2. oktobris, mēs dodamies diezgan tālā ceļā. Jau sapakojāmies, tūlīt metam un laižam pēc draugiem. Izbraucam vēl pa savu īpašo pilsētu, kura tagad ir UNESCO. Un vienmēr atbraucot mājās, liekas, mēs tik skaistā vietā dzīvojam. Jā, tad mēs braucam skatīties citādākas vietas. Netik saspringtas, netik perfektas, kur cilvēki dzīvo. Viņš ir vieglāk. Nu tā, tik ļoti neiespringstot par sīkumiem, kā mums te ziemeļnieki ir pieņemts. Jā, viņiem nav ziemas riepas vajadzīgas, viņam nav apu, kura jādomā. Pufaikas arī nevajag. Pufaikas nevajag. Nu, šobrīd ir +8. Un braucam uz +28. Nu, vismaz, jā. Kā minimums. Kā minimums. Cerams, ka 38. Nu, kā būs, tā būs. Čau, pupolīši! Jau pie stūra stāva. Čau, api! Ar visiem čemodāniem. Čau! Noskaņojums kāds? No +8 uz +28. Kā tev pasas ir? Ir, pārbaudīju vairākas reizes. Nekāda smuka migliņa. Riktīgi smuki migliņš šorīt. Ļoti pateicīgi, ka viņi netraucē braukt. Jā, šitā ir Jā. smuki pa malām. Viņi zina, ka mums nav baigi laika čamāties pa miglu. Es tev tā Pasties. kādu. Pasties, kas pa skaisti sauli, nu. Skaisti. Tā, veiksmīgi atradām, kur noparkoties. Galvenais neko neatstāt mašīnā. Nu, viss pēdējā soma paņemt, jā? Pupolīši jau aizgāja. Aizlidos bez mums. Tagad galvenā doma ir nevis, kurā vietā mums ir jāaizlido, bet kurā krogā iet. Nu tad ko? Nu ko? Uz sākumu? Jā, tagad atlaižam spazmas. Un viss ir sācies. Labi. Nu tad klink. Nu, gaidam. Gaidam, priecīgs. Nu, ko dodamies? Iekš tu lidmašīnu. Vienmēr patīk šās instrukcijas, kā nu kurš ir sapilnējis. Tas franču meitenes ir foršs. Tas franču ir foršākās, jā. Lidmašīna ir jauna un katrs izklaidējis, kā grib. Es skatos par pilsētām, reklāmas klipiņus. Aldis spēlē kaut kādu. Spēlē telefonu? Nē, meklē telefonu. Meklē telefonu. Līdz plosās, jo viņai ekrāns ir izbeidzies. Paspēlējām spēlītes. Galdiņi jau nolaisti. Mēs pasūtījām cāli. Ar Lindu Aldis pasūtīja kaut kādu pastu. Tu jau atpogāji savu? Savu atpogāju savu. Tev ir pasta ar kaut ko. Ar kaut ko. Izskatās pat garšīgi. Man ir labs franču vīns. Garšīgs. Gaišais vīniņš. Tāds viegls, tāds vasarīgs. Tu jau valdu mums pievārējis? Man aizgāja tā uz karstām oglēm. Jā. Pirmais lidojums pagāja šausmīgi ātri pagāja. Mēs apsēdāmies, paēdām, padzērām, paspēlējām spēlītes. Un jau viņš laiž uz leju. Mums durtiņas brauc klāt. Garmašku piebrauc. Esam Stambulā. No Stambulas mēs redzēsim tikai lidostu. Bišķiņ izlūdzīsim kājas, tad nākamā lidmašīna. 3 reizes ilgāk. Mums tagad vajadzētu saprast, kurā točkā mums ir nākamais lidojums. Kā redzam, tad to lidojumu ir cik daudz. Tagad mums ir pāris stundas līdz lidojumam, pēc stundas mēs uzzināsim, no kura gaita mums ir jālido. Un tad tagad mēs iesim apēst kādu turku saldumu, turku kafiju visticamāk. Pārēst jau ir labi, ēst kā ēst negribās, bet nu kas jādara, nu nevar tik būt Turcijā un nepagaršot turku saldumus. Otrajā stāvā vismaz tā lidost, pēc normālas tādas lidostas izskatās tur lejā, mēs domājam, Jā.
Nu, kaut tur nav. Te viss tā darbīgi, veikaliņi, ēstuvītes, cilvēki. Nu, sveik tos turku saldumus atrast, kamēr vēl nav jāskrien uz nākamo lidmašīnu. Beidzot nāk pirmie saldumiņi. Saldumiņš nes saldumiņus. Saldumiņš. Ar saldumiņiem, jā. Ai, kas tad tas nu ir? Domāju, es zinu. Un nu nāk arī otrs saldumiņš. Ko šis saldumiņš būs atnesis? Ko otrs saldumiņš atnesa? Ir kaut kāds mazais nieks. Mazais nieks un tāds pats kā mums, jā? Tāds kā jūs, jā. Nu, re, tagad ejam pa nākamo gaiteni. Jā, viss atstāsim. Man ir īsā rubaka. Atstāsim tūlīt tās turku zemi. Atstājam turku zemi. Atstājam turku zemi un braucam uz Singapūru. Nu, lidojam, brauc. Kas tur pa milzu lidmašīnām stāv. Mums jau tik traki liela nebūs. Skatāmies ekrānā, ko viņi tur dara. Aldis saka, riepa baini. Mums negribētos, bet tas, ko tu saki, ir patiesība. Hold the nearest mask immediately. Remove your protective medical mask and, if any, face shield. Place the oxygen mask. Nu, beidzot sākam kustēt. Lidosta brauc projām. Šitāds mazs ērums mūs stumj. Atkal ir jāēd. Bija 2 ēdieni, ko varēja izvēlēties, gaisa bumbiņas un viens, ko mēs nesapratām. Bet tas, ko mēs nesapratām, tas ir beidzies. Acīm redzot, tas bija labāks. Tātad, ko mēs te ēdīsim? Mēs ēdīsim tās gaļas bumbiņas, kas bija palikušas pāri, tas otrs ēdiens nebija. Nu, izskatās, ir tā, ko. Tad ir humus, tad ir sezonas dārzeņi, un tad ir kaut kāds saldais. Uz loga nakts. Un mēs izklaidējamies ar tilmām. Mums ir smukas rozā austiņas, pār bija austiņas. Un īstenībā lidojums ir patīkams. Pagaidām nav ne nogurums, nekas. Vietas ir, mums paveicās daudz, jo mums pa vidu neviens nesēž. Nu, forši. Strādās mesurs, negaisa, lidojam. Tāpēc visu laiku tā kā atklāsik palaikam. Oi. Tagad braucam ar tādiem pūkainiem, cukurvatas mākoņiem. Tur paliela turbulence. Man jau rīts nav mana dienas daļa. Pilnīgi upārturpusies, kad tur tāda apaļa bumbuļa lejā. Tad man pilnīgi pēc tās kratīšanās nevis rokas gribās, bet arī lemjam un maisiņu. Un, protams, pārstīlēju, bet šitā kratīšanās nepatīk. Aprīnoju to Alda rīhību. Pēc bioloģiskā pulksteņa ir 2:30 naktī. Un viņš ar prieku sukā iekšā brokastis. Brokastis jau nav kaut kāds sviestmais. Rīsi, kaut kāds herbālais jogurts, vīģi, putas. Tomēr es vēl cenšos saņemties. Viņš jau ar lielu apetīti tur ņemās. Pat trāpi. Esam uz zemes. Singapūras lidostā. Bišķi vēl tāda zombija sajūta, jo pēc māju laika ir kaut kādi 4 no rīta. Te jau ir gandrīz 9 no rīta. Es pilnīgi pieļauju, ka es šobrīd līdzinu uz savai pasas bildē, kas ir vienkārši briesmīgi. Nu, esam tik tālu tikuši. Lai tikt iekšā, lai tikt iekšā valstī, mums ir jāiebaksta kaut kāda anketa. Mēs izvēlējām Aldu par gudrāko, savējo anketu viņš iebakstīja, tagad viņš baksta manējo. Šitas ir vietā ātrāk izskatās. Principā jau paši mēs esam mazliet jauni.
Jo te jau skaidri un gaiši ir uzrakstīts, ka ir pirms iešanas caur imigrāciju, ka ir jāaizpilda anketa. Anketu var aizpildīt rekurtajās planšetītēs. Anketu var aizpildīt telefonā, noskanējot šo te kodiņu. Un es saprotu, ka var iet arī pie robežsarga. Bet mums tur viena tante tikai, Eiropas Savienība, go, go. Tikko mēs tikām laimīgi iekšā Singapūrā ar trešo piegājienu, jo aparāts, es laikam esmu vēl neglītāk nekā pasas bildē pēc tā lidojuma, jo aparāts nevarēja sazīmēt, ka tā esmu es. Un arī pirkstu nospiedums laikam nebija pietiekami labs, bet es esmu iekšā. Tagad cerams arī, ka mūsu čemodāni vēl šļūts pa lentu un nav izgājuši. Bet mums Egar ir vismaz maiņas drēbes, vai ne? Mums ir. Izskatās, ka pat koperi ir tieši gaidījuši, kad mēs ieradīsimies. Mēs atnākam, brauc lenta un mūsu koferīši. Mēs ejam tagad uz Dževel centru, kur ir lielā strūklā. Kāpēc netak? Vot kāpēc netak? Cilvēku čakarēšana. Viss skaistums ir apturēts. Kā smakti vilcieni viņš iet. Jā, žēl, ka ūdentiņš netak. Ķīnieši nav ūdentiņu ieslēguši. Varbūt tās ir kaut kādas, nezinu, bezlietas sezona. Nezinu. Ūdens kritumiņš slēgsies iekšā 11:11. Un šobrīd mēs te vienkārši pa taciņām pastaigājam, paskatāmies. Paskatāmies, ko? Paskatāmies, cik smuki izskatās arī bez ūdentiņa. Jā, bez Papardes, ūdentiņa. palmas. Ļoti skaisti, bet diezgan augstu tur var uziet augšā. Paši augšējie stāvi ir maksas. Tur ir tā kā atrakcija parks augšā. Jā, un tur augšā rekur, kur visi tās tiltiņi, jā. Jā, tie ir pa maksu, jā. Tur, man liekas, bija pa maksu. Nekas. Bet mēs pabrauksim, cik tālu var bez maksas. Tagad mēs iesim atkal uz cita tiltiņa paskatīties. Un te to tiltiņu daudz. Drausītim tak sviedriņi. Drausītis nedabūja neko Vai, man ir ļoti sviedriņu daudz. Jo podziņi vēl ir cieti. Tie sāk strādāt arī no 11:12. Uz nākamo līmeni mēs brauksim ar panorāmas liftu. Pieturi, lai es arī varu. Tā, trešais, jā? Es nezinu, kurā mēs esam. Otrajā. Nu brauksim vienu stāvu augstāk. Spiedi. Es spiedu. Un tad es redzu vienu augstāk braukt. Nu labi. Esam stāvu augstāk. Ja mēs vazājamies ar visiem lielajiem čemodāniem. Esam stāvu augstāk. Un ar katru stāvu augstāk tas skats paliek aizvien smukāks. Un tas ir tā kā kalnos kāpjot. Jo tu augstāk kāp, jo smukāk uz leju izskatās. Tur robotiņš mazgā grīdu. Smukiņš tā. Nekādām smukām aciņām. Viņš man brauks virsū, vai viņš zina, kad es... Viņš smaida vai nesmaida? Nē, viņš nesmaida, viņš tikai bolā. Viņš nopietnis. Viņš ir nopietnais robotiņš. Nu, kas tev ir? Mani baterijas nosēdušās. Vai? Jā. Un tik līži aizvien augstāk. Nu, jo mēs esam gandrīz līdz pašai augšai. Ļoti augstāk jau vairs pat nevar. Paskatīšos, varbūt tā šeit kola ir. Varbūt tāda koliņa vai kaut ko tam līdzīgi var dabūt. Tā, Aldis tika pie kaut kāda vietējā brīnuma dzēriena. Jā, jo nekādus ierastos dzērienus te laikam nevar dabūt. Šobrīd nevar? Šobrīd nevar, jā. Viss ir ciet. Nu, jā. Beigās atradām vienu, kas ir vaļā. Tad es garšoju, jā? Tu garšo? Protams, tu garšo. Es nezinu, vai es garšo šitā negaršos. Taču kaut kādi tur puņķi arī tev nāk līdzi. Labs? Labs, jā? Nav salds pārāk. Jā.
Tāds atspirdzinošs. Un ar kunkuļiem, jā? Kaut ko norīja, jā. O, mīliņi jau parādās. Oho. Tas ir iespaidīgi. Jo, tas bija labi. Līdz ar ūdens krituma ieslēgšanu uzreiz dzīvība. Dzīvība gan skatītājos, gan arī krodziņi veras vaļā. Un tāds uzreiz tāds atvēršanas svētki. Runājot par to tēju, nu var jau dzert. Augsti bija, Aldis teica, spirdzinoša, bet tie melnie sūdiņi, nu, es nezinu, kā viņus citādāk nosaukt. Tagad tādi gliemeži, tagad tādas dēles. Dēles iekšā. Nu tādas, bet nu tādas želē veidi. Jā, bet man iesūca, cik varēju. Vairākas nu, es centos viņas nesūt, bet nu, nebija mans mīļākais dzēriens. Bet nu uzmundrināja. Jā, labi. Un iespaidīgs jau ir, un tāds ir uztaisīts lidostā. Vai ne, tēt? Vai ne? Rīktīgi Teji pa iespaidīgi. smuko. Ko teici? Teji pa smuko. Jā. Tad esot Singapūrā, tu saki, šis ir jāraksta. Es tev pilnīgi piekrītu. Un aplausiens ir daudziem tāds, ka visi domā, ka vajag iziet iečakošanos, jā, un tad jānāk skatīties. Bet tad es izgāju drošības kontrolē, to šito objektu nemaz netiec. Nu kā mums jau tas bija priekšējā. Kā mums pagājušā reizē tas bija, jā. Tad tikai ar vilcieniņu var pabraukt garām. Busiņš mūs atved uz terminālu, no kura mēs lidosim tālāk uz Kuala Lumpuru. Un tagad mums ir jāsaprot, kā mēs varam iečakoties, jo te ir laikam pašapkalpošanās. Īsti skaidrs pagaidām laikam vēl nav. Šitien viss ir ļoti interesanti. Mums izdrukāja šitās te uzlīmītes. Tagad mēs liksim virsū čemodānu. Čemodāns aizbrauks un cerams tajā pašā virzienā, kur mēs. Tātad vispirms noskanējam biļeti. Tad liekam man neglīto pasi. Un tagad man biļeti nevajag tev? Tev vajag pašai. Fotogrāfija neatbilst fotogrāfijai. Puikas no tiem priekiem, ka tikuši iekšā, jo viņi netika automātiski. Viņus liels puisis izveda caur būdiņu. Vispirms nocēla Aldu, pēc tam nocēla Aigaru, mūs ar Lindu palaida cauri. Tagad puikas no priekiem jau šurī pa alkohola veikalu. Cenas paskatīties it kā. Nu, 2 draudzeņi. Un tagad nāk, it kā neko nebūtu nopirkuši tukšām rokām. Bet es jau redzēju, ka sastoma pilna soma. Nu, ko jūs tur sapirkāties? Mēs piedalāmies loterijā. Aigars tagad būs miljonārs. Nākamo ceļojumu izmaksā viņš. Jā, viņš vinēja $1 Singapūras dolāru. Kad viņš laimēs? Kad tu laimēs? Nedēļas laikā, jā, pēc
To mēs varam? Būs lielais laimests. Nu, Jā. malacis. Nu, tad- Mēs par tevi un ar tevi. Tā mēs bieži Un pagaidi, un ko tad tu to potenciālo laimesti iebāz iekšā somā, ja? Jā. Nē. Aldis beidzot tika pie sava tīģerīša. Jā. Beidzot tika pie alus. Principā, man liekas, šis būs arī galvenais Malaizijas alus. Jā, tur Ja vispār pārsvarā tur būs alkohols. Nē, nu, būs, viņš jau ir. Nu tad. Nu, tad. Labs. Nav nevaina. Nevar teikt pēdējo lidojumu. Nē. Uz šodienas noslēdzošais lidojums. Puikas, jums ir next level, vai ne? Iepriekšējais alus, ko jūs dzērāt, maksāja 12 eiro. Bet tas bija štrunta indiešu alus. Tas ir labāks. Tas ir Singapūras alus. Jā. Tas nebija 0,5, bet tas nebija 0,3. Tas bija 0,5. Un cik tas šis jums ir? Arī 0,5. 0,5, Bet, nu, jā. Tas ir. Smēķis. Principā, šis šobrīd ir dārgākais alus, kāds ir dzerts, ja? Nu, labi. Ar to arī apsveic. Jā, kuldīgi rulē. Kuldīgi rulē. Šodienas noslēdzošā lidmašīna, ja? Pēc kā rūts. Jau rūts. Nu, gatavi. Noslēdzošajam pacēlienam un nolaidienam. Padomāsi. Te vairs nav ko domāt. Ja jau tik daudz, tad jau vēl šito arī izcietīsim. Mēs jau kaut kāds 15 minūtes ripinam pa zemi. Varbūt viņš brauks uz Kuala Lumpuru kā autobusus. Beidzot esam lejā. Ir ievērēts šodienas noslēdzošais lidojums. Man jau sāk nepatikt cilvēki. Tas nozīmē, ka es laikam esmu nogurusi. Kā pacēlāmies un nolaidāmies, kā pa mīglu atceramies, bet principā visnērtākā lidmašīnas īsākais lidojums, bet visciešākais miegs. Tā, lai tik pie taksīša, mēs esam atraduši īstās durvis, un tagad Aldis internetā izsauks taksīti, un tad cerams viņš arī atbrauks, un tad mēs tur uz ielas leksim viņā iekšā. Aldim sevi jābildē, lai taksists viņu atpazītu. Jo varēja vienkārši uzrakstīt, ka te būs pats garākais. Tagad tāds aca, ne? Tā ir selfie. Mēs esam savā taksītī, redzi, kalni arī fonā ir tur uz priekšu. Aldis saka, priekšnieks sēž priekšā. Šoferi pusē tev stūri neprasās? Rokās. Kaut ko pieturēties. Esam tikuši līdz viesnīcai. Aldis tagad mūs visus iereģistrēs, un tad mēs varēsim beidzot tikt savā numuriņā. Pagājis bišķiņ vairāk kā diennakts, un mēs esam galā. Kaimiņu būšana redzēs, kurš pirmais mācēs tikt iekšā, kurš ir advancētāks. Istabiņas ir, kartas ir, iekšā tikt nemāk. Sākam, signalizācijas. Jā. Paklausies. 23. Bingo! Bingo! Ja neskatāmies to, ka mēs gribējām ielausties blakus dzīvoklī. Jā. Tas gan būtu apsardz atnākus izsviedas. Ej, bet skaisti skats pa logu. Jo, uz to torni. Kruti. Nu šitā ir kaimiņu būšana ar skatu uz viņu torņiem, starp citu. Viena kaimiņa jau dzīvo. Viena kaimiņa jau dzīvo. Tas nekas, ka mēs gribējām ielausties blakus. Tā, un tagad būs ekskursija pa dzīvokli. Jā, skapis. Skapis. Ar skaistu gultu laikam ir tas, kas man šodien iepriecina pat visvairāk. Ja es neesmu redzējis gultu. Un tad mēs te varam tā sēdēt uz tās palodzes. Spilventiņos. Un tur ir, kur ir. Bet viņš izstās kā viens
Slavenie, ne, viņa torņi, ne, kā viņš, Petronas torņi, jā. Un tur ir, nezinu, kas tas pa torni, ūdens tornis kaut kāds? Ne, tas televīzijas televīzijas tornis, jā, es tik augstu neredzēju. Jā, var sakot, ar skaistu skatu, man nepatīk tik zemu skatīties, bet vismaz viens labums ir pitons nevar te uzrāpties. Es ceru. Tad mums ir televizors. Te es arī podā čūskas nemeklēšu. Taču uz 23. stāvu neuzrāpsies. Un tad ir arī tāda tā kā maza virtuvīte. Maza virtuvīte ar krūzītēm. Un ir pat kaut kāda tēja vai kafija vai kas. Un tad ir labierīcības. Kur ir duša? Ārē, kur ir duša. Un normāli izskatās arī dušas līdzekļi. Un šeit mazliet saburzītā es. Tu tādām glāzēm mēs rumdzersim? Jā. Saugās tukšā dušā. Tad būs oplā. Droši sēdiet uz mūsu palodzītes. Es palieku dusmīgi, es te varu gulēt. Bet mums šitāds nav tāds jums. Nav jums? Mums tur ir tā vieta. Mums kaut kā citādāk. Mums tur loks ir. Nu tad, puikas. Tīru ūdeni. Nu tad uz to atbraukšam, jā? Malaizijas ūdeni. Ne, Bombejs. Bombejs. Vēl labāk. Bombejs. Bombejs ūdeni. Man ir imodiums. Jā. Jā. Nu tad priekā, ka tik tālu esam. Jā. Es pieņemu, ka jūs gribēsiet redzēt šo. Mēs talītiesim baseinā. Ūdentiņš superīgi silts. Un tronis ar kopeldu šurpu. Un skats no malas. Nu, ritīgi. Nu, tik labs. Nu, tik labs. Bija vērts. Jā. Reāli labi. Mēs dodamies. Dodamies. A kāds te domā, iet pārpakaļ daudz? Nu, kaut kā mēs te pārbradām pāri. Ēdienu kartes te ir pusgalda izmērā. Teica, ka pie vietnamiešiem vislētākais saliņš. Atceries, cik labi saliņš bija Vietnamā? Super, bija labs. Tu arī pašam jātīra. Man pašam arī jātīra. Es tā kā teicu notīrītas, bet viņa... Bet varēja savu pirkstiņus aplaizīt pēc tam. Jā. Aigaram kaut kāds liemeņš, kas tur ir? Bīdīgi. Aha. Līdai ir zupa. Man nav nekā. Tev būs, mīļi, būs. Normāli latviešu vīrieši pārtikas zudībā nelaiž. Nē. Kaut kāds nav apēdis, nu tas ir no pašiem, kaut kāds nav apēdis, to visu apēdīs. No kaimiņu galdiņa neņēmām, ja? Lūdzu, nē. Tagad tiek pieveikta līnijas zupa. Bija garšīga līniņa. Durians. Nu, šo te īpatnējo smašķelīti. Baigi labāk. Bet godīgi sakot, man patīk tā smarža. Nē, viņa nav nepatīkama. Viņa ir tāda, nu, bet šodien es viņu negribu. Nu, nopirksim, mēs brauksim uz laukiem, un tur būs gan jau klētāk. Nu, jā. Jā, ko tik šeit nevar dabūt? Daudz ko var dabūt. Visā ielas garumā ir rociņi, vienkārši
iegotāji. Katrs grib kaut ko pārdot, kaut ko. Cukurniedres, re? Man liekas, tieši šitai pašā vietā bija tas cukurniedres sīrups. Cik pie saviem iesmiņiem. 3. 5 par 10. Ok. Bet kaut kāds mērcīts jau arī taču būs klāt. Aldi, Va? mērcīts taču arī būs. Nu, jā, tad viņš tad sataisīs. Uzgrillēs. Ļaustīgs pārdevējs. Un pēc sulas noilgojies Aigaris. Pērk kaut kādu brīnumu. Nē, tur salēja kopā to tās, es redzēju kādas svaitos. Būs jau garšīgi. Tu mums solīji īsāko ceļu. Nu, atvaino. Es eju īsāko ceļu. Bet tu neteici, ka vajadzēs kāpt tik augstu. Es neteicu, ka stāvāko ceļu, jā. Tur ir tālu jāiet. Tālu. Nu? Varbūt nevajag man Kāpēc? trešā iesvīduma pakāpes. Nu, bet te ir jāsvīst. Tikko tu sāc iesvīst. Redzi? Jā, holesterīns, cukurs. Viss tur sāk tā kā, paties, kā Aigars ātri rindaiši.